Mēs, Rīgas pilsētas mikrorajona Vecmilgrāvis iedzīvotāji, griežamies pie Rīgas domas deputātiem ar lūgumu izbeigt mūsu tiesību un Latvijas Republikas likumu pārkāpšanu. Pirms dažiem gadiem, lai atbrīvotu Rīgas centru no ostas, visa ostas infrastruktūra tika pārcelta uz citiem Rīgas mikrorajoniem. Līdz ar to daļa no jaunam piestātnēm tika uzbūvēta mūsu apkaimē Vecmilgrāvī. Gala rezultātā tas aizņema visu piekrastes līniju. Attālums no jauna termināla līdz dzīvojamam ēkam gar Meldru ielu sastāda no 28 metriem līdz 40 metriem. Savukārt, transporta infrastruktūra netika uzlabota tāda veida, lai nodrošinātu smaga autotransporta piekļuvi ostai. Krāvas piegāda uz ostu tiek veikta pa ceļu, kas nav paredzēts šādiem mērķiem un atrodas starp ostas robežu un dzīvojamam apbūvēm. Dzīvojamas ēkas, kas atrodas gar Meldru un Emas ielām, tiek nepārtraukti pakļautas vibrāciju un troksnim, kā rezultātā cieš iedzīvotāju veselība un notiek nekustāma īpašuma degradācija. Saskaņā ar rīcības un investīciju plāniem 2021 un 2028 gadiem Rīgas dome tikai apsver iespēju iekļaut šo teritoriju projektējuma objektu sarakstā un tiks atrasti nepieciešamie finansu līdzekļi. Tas nozīmē, ka osta blakus dzīvojamam mājam rādīs mums nepanesamus dzīves apstākļus vēl vismaz 10 gadus. Ostas ports Milgrāvis teritorija tika uzbūvēta piestātne, kas sakotnēji bija paredzēta bērama kravu pārkraušanai, bet tagad tā tiek izmantota metāllūžņu savākšanai, griešanai un pārkraušanai uz kūģiem. Skaļš troksnis un dūkoņa izplatās visa Vecmilgrāvija apkārtnē. Visa piekrasta ir piegružota ar koka paletēm, kas tiek apstrādātas ar kreozolu saturošu šķidrumu, kuru aizliegts izmantot Eiropas Savienība, jo kreozots ir kancerogēns. Vietējiem iedzīvotājiem nākas elpot gaisu, kas satur kreozota tvaikus. Veselības inspekcija pēc iedzīvotāju sūdzībām konstatēja, ka darbība ar metāllūžņiem Port Milgrāvis teritorijā nav pieļaujama. Mēs vairāk kārt esam sūdzējušies Rīgas domes mājokļu un vides departamentiem, Rīgas domes satiksmes departamentiem, Lielrīgas vides departamentiem, ceļu satiksmes policija, Rīgas brīvostas pārvaldība par dārdoņu un garam braucošam mašīnam, eku vibrācijām un impulsīva troksni un no darbībām ar metāllūžņiem, kas pārsniedz pieļaujamas trokšņa izplatīšanas normas. Tomēr neviena institūcija nereaģēja uz mūsu sūdzībām, tā, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus, kurus mums garantē Latvijas Republikas Satversmes 115 pants. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Arī vides aizsardzības likuma 6. pants paredz, ka ikvienai privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām un grupām ir tiesības. Pirmais – prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai privātpersonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, kaita cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvībai, likumiskas intereses vai īpašumu.
Sakarā ar augstminēto lūdzam Rīgas domes deputātus palīdziet mums izbeigt ostas darbības, kas kaitē mūsu veselībai un iznīcina mūsu nekustāmo īpašumu. Gadījumā, ja tas nav iespējams ekonomisku apsvērumu dēļ, mēs ierosinām uzlikt ostai par pienākumu izmaksāt iedzīvotājiem atlīdzību mājokļa iegādai citā vietā, jo ostas teritorijas atrašanās mūsu mājokļu tuvumā lika strauji kristies nekustamā īpašuma tirgus vērtībai un ir gandrīz neiespējami atrast cilvēkus, kuri vēlētos iegādāties mūsu mājokli. Ar nepacietību gaidam jūsu atbildi.